elektriskajā vadītājā ir brīvi elektroni, kas var piedalīties strāvas plūsmā. Ja magnēts krīt cauri alumīnija caurulei, tad mainīga magnētiskā lauka ietekmē brīvie elektroni veido noslēgtas strāvas cilpas, kas tiek sauktas par virpuļstrāvām. Šīm virpuļstrāvām ir savs magnētiskais lauks, un tas ir vērsts pretējā virzienā nekā magnētam. Kā rezultātā tiek bremzēta magnēta kustība.